Esiet sveicināti Latvijas mācās 8. epizodē. Esmu Oskars Balodis. Labprāt izzinu agronomiju un kopā to ar jums arī mācos. Šodienas epizodes tēma – ziemas kviešu sēja un izsējas normas. Izmērot izsējas normu par 100 sēklām uz kvadrātmetru, naudas izteiksmēs hektāri tas sastāda pat līdz 20–25 eiro. Šis rudens ir lietains un aizkavē ziemas sēju, bet vai mums vajag un par cik vajag palielināt ziemas kviešu izsējas normas, sējot tagad novēloti, par to skatieties šajā epizodē. Kas par cik tavā saimniecībā dienas ilgst ziemas kviešu sējas laiks parasti? Parasti manā saimniecībā ilgst aptuveni 10 dienas, bet tas ir atkarīgs no laikapstākļiem un 10–15 dienas tanīs mēs cenšamies iekļauties visu ziemāju sēju, ziemas kviešu sēju. Jā. Un, ja mēs runājam par izsējas normām, vai tu sākot agrāk un beidzot vēlāk, vai tu maini izsējas normas tajā laikā? Mums tagad saimniecībā ir iegājies tā, kad mēs cenšamies iesākt 6., 7., kā tur iekrīt tenīs datumos, aptuveni tenī septembrī iesākt. Es mainu izsējas normas atkarībā arī no augsnes, vēlāk atkarībā, kas ir prognozējās, vai sausums liels, vai tā kā tagad ir mitrums, tad tur nav vajadzīgs izsējas normu mainīt pagaidām vēl šī brīdžos, kad sējam. Pārsvarā, kad skatās pēc laika apstākļiem un kādas augsnes. Tad apstākļiem tu izstāstīji, ka ņem vērā, bet kādiem, varbūt mini, cik sēklus kvadrātmetru tu sāc un ar cik tu parasti beidz? Tīri mēs runājam tādiem apjomiem. Mēs sākam ar 380 līdz 400 augiem sēklām uz kvadrātmetru un beidzam atkarībā no laika 450, 470. Vairāk tā nav arī bijis, kad vajadzības bijis palielināt. Ja ļoti vēlas sēt, tad jāskatās ir, bet baigi aizrauties ar to lielo izsējas normu nav vajadzīgi. Ja, tu piekrīt, kad 500 un vairāk, tas principā ir tāda zināmā mērā naudas izšķiešana, vai ne? Jā, tāpēc, ka mums tagad pēdējos cik gados arī ir tie pavasari ļoti gari. Es esmu pārliecinājies savā saimniecībā, kad ir tā lielā izsējas norma tikai vairāk, kā saka, veldri, lai ir un tas biezība liekas ļoti skaists zelmenis, bet rezultāts, diemžēl, nav nekāds. Mums labākais ir 350, 400. 400 vinnēja, jā. Arī kolīgi 25. kaut kādā tur septembrī, kaut kādā dubļos bija baigi smagais pagājuši gads, tieši tā sēja bija tāds, likās, ka tur baigi retais. Man nav 500-nieks nevinnējas, tā baigi pārsteigts. To message gribēju nodot arī, lai nav tā, ka gāzi grīdā. Smuki jau izskatās, bet pēc tam man pagājuši gadu arī man te bija sēkla no Vācijas atvesta un stāvējis veselu gadu bija noliktavā, nebija izsēti tanī gadā. Un iemetušies kukaiņi un tur bija sagrausti un kādi graudi un likās šausmas, baigi reti. Beigās tas sēklas lauciņš nebija liels iesēts, beigās raža bija uj. Un rādītāji visi bija ļoti augsti un ļoti labi. Kā pabieztās, sīkas sēklas, veldras, jā, tieši tā, kā saka. Bet psiholoģiski vienmēr jau gribas jau, lai viņš labi izskatās. Tagad arī bieza rinda tāda. Jā, tagad arī, kā saka, atsākām seju bišķi tas lietas periods un, kā saka, štukoju, palielināt to izsējas normu. Bet pastoties kāda temperatūra ārā, kāds augstnē mitrums, vai to vajag? Un pirmie jau ir pēc nedēļas iesētās, jau ir sadīguši skaisti. Uzevs tā lauka, viņi ļoti, ļoti jauki. Neko tur nevajag. Mēs nevaram pāriet tam pāri, kad psiholoģija, kad ir augstni mēslojuma graudiem. Jā, paldies tev par tavu pieredzi tavā saimniecībā un dosim sakstīt. Latvijas mācās izmēģinām lauku par izsējas normām un sējas termiņiem.
Esam Latvijas mācās izmēģinājumu lauka, kur mēs izmēģinām ziemas kviešu sējas termiņus un izsējas normas jau 2. gadu. Arī pagājušajā gadā mēs bijām jau uz šādu izmēģinājumu lauku, kur mēs kopā ar Arti apskatījām, kā arī pavasarī mēs apskatījām to lauku un spriedām par papildu mēslošanu atkarībā no sējuma stāvokļa. Un šodien es vēlos jums padalīties ar pirmajām atziņām no pirmā izmēģinājuma gada šajā izmēģinājumā, un tie ir veseli 3. No pirmā gada mēs esam secinājuši, ka sējot kviešus vēlāk, līdz pat septembra beigām, tiem laukdīdzība samazinās, un to ir jāņem vērā arī tagad, sējot kviešus salīdzinoši vēlu. Otra atziņa. Sējot ziemas kviešu pagājušajā gadā agrāk, jeb arī vēlāk, beigās tiem raža nebija būtiski atšķirīga. Šis sēts 5. septembrī, šis sēts ir 10 dienas vēlāk, un mēs sēsim pašā septembra beigās, un raža patiesībā beigās visiem sējas termiņiem ir ļoti līdzīga. Mēs gaidījām, ka vēlākos sējas termiņos lielākas izsējas normas mums dos lielāka raža, bet pierādījās, ka 500 sēklas tomēr nedeva vislielāko ražu, bet mazākas izsējas normas. Ja jums rodas kādi jautājumi par sēklu, izsējas norma, sējas laiku, droši jautājiet Latvijas agronomiem, mēs jums palīdzēsim.